Sveiciens visiem SketchUp lietotājiem! Šajā seminārā apskatīsim dažādas tehnikas, ko iespējams veikt darbā ar SketchUp Studio. Tieši būvniecības jomā šogad jau sanākuši par tēmām vairāk par interjeru, par arhitektūru. Tagad nedaudz plašāk skatoties par tehnikām, kas varbūt vairāk aktuāls tieši Studio versijas lietotājiem, ko varbūt lielākā daļa SketchUp lietotāji, kas darbojās tikai interjera, mēbeļu dizaina jomā, nemaz nezina, ka varētu paveikt. Un tātad sākumā par tām rīkiem, par to SketchUp ekosistēmu, vai arī tiem, kas varbūt pirmo reizi dzird par tādu SketchUp saprotamāks, kādas ir tās iespējas, parādīšu. Kādas esam izveidojuši arī bibliotēkas, lai vieglāk varētu uzsākt projektus, iekļūt klāt gan konstruktīviem elementiem, gan materiāliem, arī kādi būtu kādas tās iespējas papildināt SketchUp funkcijas, lai mēs varētu nevis tikai modulēt, bet gan ielikt klāt tās stāmēšanas darbības, tās kaut vai būvlaukuma plānošana, būvniecības secības plānošana, analīze. Iespējas ir ļoti daudz, un tādas interesantākās tehnikas arī nodemonstrējuši praktiski, kā SketchUpā varētu veikt. Un semināra noslēgumā tad arī dzirdēsiet lielisku pieredzi stāstu, kā ir gājis mums sadarbībā ar būvniecības ekspertu Ādri Veinbergu. Un tad jau jāsāk. Vispārīgi par to darba gaitu no visas SketchUp tādas rīka ekosistēmas, dažādos projektu veidošanas posmos, ko mēs varam izmantot. Sākot no tāda vienkāršākā, tā ideja, tā skice, kas būtu objektā radīta, kur mēs viņu radam. Tā būtu SketchUp for iPad versija, kas ļauj gan radīt 3D modulīšus no nulles, gan arī, piemēram, ar funkcijām kā Scan to Design, veikt uzmērījumus vidē, vai tas būtu būvlaukums vai tukša pļava, kaut kādu daudz maz lietojumu objektu mēs varam iegūt tādu fotogrametrisko modelīti, no kā mēs varētu jau tālāk strādāt. Citos gadījumos, kā sanāk iesākt projekts veidot parasti, tas ir daudzkārt tieši vienkārši DVG rasējums, un joprojām tomēr dzirdu vairums arhitektu, būvnieki saka, Latvija ir tāda, tomēr SketchUp zeme, ne visi aiziet tajā BIMā, īpaši mazāk projekti, kur jāveido tā kombinācija AutoCAD LT plus SketchUps joprojām ir tā vispopulārākā. Un tiem, kas varbūt ir strādā šajā darba gaitā, noteikti priecāsies par jaunās SketchUp versijas iespējām, jo tagad daudz vairāk datus mēs varam dabūt uzreiz no tā AutoCAD faila. Gan arī, teiksim, ja radīti hatchi, AutoCAD-ā tie parādīsies arī SketchUpā, un ir jaunas iespējas arī tieši satīrīt šos te failus. Ļoti strādā SketchUps pie tā, lai uzlabotu to saikni tieši ar dažādām CAD programmām, gan arī BIM programmām. Tas parādās tieši arī Studio versijā pieejamie rīki, kas būtu viens Revit importēšanas iespējas. Tātad pamata versijā ir iespēja vienkārši IFC failus ienest iekšā SketchUpā un eksportēt atpakaļ arī. Tieši, lai papildinātu ar kādām detaļām sīkākām, ko nav iespējams tik precīzi uzzīmēt Revitā vai Arhicadā. Bet tiem, kas negrib caur IFC darboties, tad ir tā iespēja vismaz pat tiešo Revit failus arī ienest iekšā, sakārtojot, ienāk visiem materiāliem un tā, lai varētu uzreiz gan vizualizācijas taisīt, gan arī jau darboties pie mēbeļu vai interjera dizaina kaut vai. Vai, teiksim, ja ir jārada
teiksim, kādi sausādi būvs elementi, reģipšu konstrukcijas, jo tās var detalizētāk attīstīt, vieglāk pat SketchUpā nevis mēģināt izzīmēt AutoCADā vai Revitā. Un tas otrs rīks, Scan Essentials, kas ir ieguvis lielisku atjauninājumu tieši pēdējā SketchUp versijā, ļautu no 3D punktu mākoņa faila visus datus ienest iekšā SketchUpā un nevis tikai tā, ka tas mākonis fonā karājās, bet jau izmantot iespējas, lai automātiski radītu gan reliefu, gan ēku sienas un arī šo te punktu mākoni jau kā attēlu arī projicētu virsū uz šī te izveidotā reliefa formām vai sienām. Tātad tas scan to design procesā lieliski var izmantot. Un, protams, tā pamata darbība projektēšanā notiek SketchUp for Desktop versijā, vairums tieši arī izmanto. Un tieši desktop versijā ir iespēja vismaz arī pievienot dažādas programmas papildinājumus, par kuriem vēl pasīsimies nedaudz vēlāk. Tā. Vēl svarīgs servis, kas ir saistīts, ir 3D Warehouse. Tā ir online biblioteka vairāk kā 4 miljoniem dažādiem bezmaksas 3D modeļiem. Un tie ir gan parametriski rediģējumi, konstruktīvi elementi, gan ir ļoti daudz arī aizvien vairāk materiālu bibliotēkas, un mēs reāls dzīves materiālus uzreiz varam izvēlēties, lai nebūtu vēl kaut kādās trešajās bibliotēkās tie jāmeklē. Kas strādā nedaudz no vizualizācijas puses vairāk ir tātad arī spraudņi kā Diffusion, tātad tas mākslīgais intelekts, arī SketchUp vidē, man liekas, nav neviena cita 3D modelēšanas programma, kas tik aktīvi ievieš dažādas gan vizualizācijas funkcijas ar mākslīgo intelektu, gan tagad jau tapšanas stadijā, bet jau tādā testēšanas līmenī arī iespējas gan automātiski klasificēt ēku daļas ar mākslīgā intelekta palīdzību, analizēt tilpumus, radīt pašam savus programmas papildinājumus pat. Kas vēl, tas rīks, kas ļauj vismaz radīt arī rasējumus, prezentācijas, izzīmēt dažādas, gan tādas montāžas pamācības, gan vienkārši vektoru failus, un tas ir layouts. Un kā tāds mikslis ar AutoCAD, PowerPoint un Illustratoru. Tad kombinācijā tātad SketchUp desktop versija un layouts ir tas, kas vairumam tieši pilnīgi pietiekams, lai izstrādātu arī mazākus projektus. Jau sākumā, kas atzīmētais, mums ir tātad iespēja arī lieliski prezentēt vai komentēt vai kaut vai vizualizēt tādā augmentētās realitātes vidē ar SketchUp for iPad versiju. Nevis tikai vairums pat patiesībā viņā nezīmē, bet tā kā viņa nāk līdzi jau komplektā, gan ar SketchUp Pro, gan Studio versiju, izmanto lieliski, lai objektā varētu gan, teiksim, redzēt 3D modelīti, nav obligāti jādrukā ārā rasējumi. Tātad savienojumā ar Trimble Connect ērti varam tad piekļūt klāt arī visiem projekta failiem un sadarboties lieliski kopā, strādājot arī tagad vienā modelī vairākiem cilvēkiem. Un kas ir tās jaunās tehnoloģijas, protams, gan virtuālā realitāte, gan augmentētā, paplašinātā realitāte. Tur būtu pieejams gan kā aplikācija SketchUp uz VR bildēm skatoties, piemēram, caur Oculus Quest. Un, ja nepieciešams precīzāk parādīt to modeli vidē, tātad mums atkal variants vieglākais, lētākais, protams, caur SketchUp aplikāciju pašā iPadā, bet precīzākai reprezentācijai var izmantot rīkus kā
Trimble Site Vision, kas ļautu jau kaut vai būvlaukumā atsevišķā telpā ielikt QR kodu, kuru noskanējam un caur planšeti redzēt, kā vajadzēja būt, kas sanāca, kas ir sienā lācīti mēdarā, ja? Vai, teiksim, arī līdzīgi eksterjera vidē, izmantojot Site Vision tātad uztvērēju, vai precīzāk jau sasaistot ar GPS, varētu kaut vai atvērt vaļā AutoCAD failu vai to pašu SketchUp modelīti, novietot precīzi viņu pēc koordinātēm un jau precīzāk prezentēt. Ja šīs ierīces interesē tieši tad GeoNovus Latvija, arī mūsu partneri piedāvā viņas izmēģināt. Un, protams, studio versija piedāvā papildus arī vizualizāciju, bet, tādā būvniecības. Bet īpaši varbūt mazāk projektu veidošanā redz daudz nemaz ar vizualizāciju papildus nedarbojās, jo tagad arī patiešo SketchUpā jau mēs varam gan realistiskus materiālus izmantot, gan iegūt ēnojumu daudz precīzāk. Tā kā tiem, kas varbūt jau grib tādas high-end vizualizācijas, kur svarīgs ir apgaismojums, tā materialitāte, tur jau, protams, SketchUp Studio pieejamo vīrei var darboties. Tas, kas visu to satura kopā, tā saiknes ar dažādām ierīcēm, servisiem, SketchUp versijām, tas ir Trimble Connect, un tie, kas darbojas arhitektūrā, būvniecības jomā, noteikti jau daudz par to ir redzējuši. Vairums īpaši SketchUp lietotāji varbūt viņi izmanto līmenī, kad ir kā failu uzglabāšanai mākonī un to atvēršanai no dažādām SketchUp versijām. Tādam ļoti daudz detalizētākam izklāstam Trimble Connect ieteikt mūsu semināru Trimble Connect SketchUp lietotājiem noskatīties. Tad tā nedaudz rezumējot par tiem produktiem. Kas tad īsti ir SketchUp? Tas vairs sen nav tikai produkts, tā ir vesela rīku servisu ekosistēma. Un tā saliekot pa plauktiņiem, pa tām versijām tieši dažādiem līmeņiem. Viens ir tā web versija, kuru tie, kas varbūt hobiju pēc taisa šķūnīti vai neizmanto komerciāli, var brīvi izmantot. Un tā patiesībā ir viena no lielākā daļa no SketchUp lietotājiem. Tas līmenis gan izglītībā, gan tādā hobiju modulēšanā. Savām vajadzībām projektu radot, pat vairāk neko sākumā nevajag. Jau arī web versijā var izmantot Trimble Connect vai 3D Warehouse šīs te objektu visas gatavās bibliotēkas, izņemot tie, kas būs tie parametriskie live komponenti. Tātad, to gribēju pieminēt, kas ir tajā pro versijā, tur mums jau ir pieejams arī layouts rasējuma izstrādē, un var izmantot arī Extension Warehouse, kas tad mums ir tas spraudņu paplašinājumu veikals, kas līdzīgi kā telefonā App Storā ļautu pievienot klāt daudz dažādus programmas papildinājumus. Un studio versija, tur gan pilnas funkcijas ir pieejams tieši tikai Windows lietotājiem, kur jau klāta nāktu, tur trijos līmeņos. Tātad mums ir zemākais tas līmenis Trimble Scan Essentials, nākošā paka, kur iekļauts gan Scan Essentials, gan Revit import iespējas, un pilnais studijām būtu arī ar vīreju priekš vizualizācijas strādes. Un īsi par tiem servisiem, kas nāk jau līdz visās versijās, tad mums ir gan tā iespēja ar Add Location pievienot klāt arī kartes, reliefu un jaunajā SketchUp versijā arī 3D ēkas no OSM Building servisa. Tātad nav vairs
papildus kādu spraudņu jāuzstāda vai atsevišķi jālejupielādē. Uzreiz jau varētu arī 3D ēkas, lai to vidi tādu precīzāku, dzīvāku uztaisīt. Scan Essentials, tas minētais 3D punktu mākoņa apstrāde, ir kā papildus servis, kas varbūt aktuālākais tieši arhitektiem būtu, kas ļautu, pirms mēs kaut ko būvējam, jau analizēt to objektu. Tātad, kādi ir tie klimatiskie, meteoroloģiskie, visi apstākļi, kādā tad virzienā, ja tur ziemeļa, austrumā vai citā labāk ieprojektēt un kādus logus. Ja. Tātad datos balstīts dizains, perfekts, tāds līdzeklis, man liekas, tieši arhitektūras būvniecības studentiem. Tātad papildus mums arī ir pieejams mobilais viewers, un kas pieminētās tās prezentācija augmentētajā, paplašinātajā realitātē, trimbltajā ekosistēmā, tad mums ir pieejams gan, teiksim, rīki kā Microsoft HoloLens, Sight Vision, un vienkāršākajām vajadzībām tieši arī SketchUp for iPad. Tādu mākslīgo intelektu, jā, tā tad varam radīt realistiskas renderis, īpaši tiem, kam negribās pilno studio izmantot, piemēram. Un lielākajai daļai ar to, man liekas, arī pietiek. Nu, tik dzirdēts, 70% SketchUp lietotāji pat neizmanto nekādus papildinājumus, bet ir tā kārta ar lietotājiem tieši būvniecībā, inženieru projektēšanā, kuru tādu vienkāršu 3D modelēšanu, vienkāršu tāmēšanu nepietiek. Es nonācu pie tāda termina, SketchUp mēs varam izmantot kā tādu do-it-yourself BIM programmu. Varbūt neatbilst visiem tiem BIM globālajiem standartiem, bet ir daudz lietotāji, kas pievieno klāt tieši viņiem vajadzīgu ar to SketchUp spraudņu palīdzību. Vai sadarbībā saistībā ar citām programmām. Un kādi tie virzieni? Tad, teiksim, viens variants sūtot SketchUp uz citām programmām to modulīti. Patiesībā parasti, īpaši, kas ir enerģijas analīze saistās, tur nav nepieciešams viņu pārāk detalizēti nemaz veidot. Un otrs ir tas variants, kad mēs ar spraudņiem tieši darbojamies. Kā piemērs, teiksim, pie enerģijas analīzes, populārajos produktos, gan Odeon, gan Treble. Treble tagad arī patiešo ir SketchUp spraudnis, kas ļauj viņu tātad eksportēt uz programmu veikt analīzi, uz dialogs kaut vai caur DVG formātu, un ir kļūst aizvien vairāk un vairāk dažādi tātad enerģijas analīzes spraudņi, kā Sapphire, Passive House, un Extension Warehouse redzēsiet arī lumīgi. Es ļauj tā skaisti vizuāli reprezentēt arī gan dabīgo, apgaismojumu analīzi veicot, gan arī saprast, cik būtu energoefektīva tā ēka, ko mēs uzmodelējam. Un atkal, visos šajos rīkos gandrīz ir tā, ka modelis nav nepieciešams sarežģīts, pilnīgi pietiek SketchUpā ar tām kastītēm, izveidot pareizi materiālus, salikt un sagrupēt, un tad jau var sūtīt uz visām šīm te programmām. Kas attiecās uz spraudņiem tieši, tie ļauj, teiksim, kaut vai modulēt skaistākas, interesantākas, netaisnas formas, kaut vai mīkstās mēbeles, bet no būvniecības jomā ir tā, ka mēs SketchUp vispār varam uztaisīt kā līdzīgi, lai strādātu kā Archicad, kā Revits, kur pagaidām tāds top rīks ir, piemēram, no Ruby Sketch piedāvātais PlusSpec, kas ietver visus tādus svarīgākos elementus, lai varētu projektēt, parametriski rediģēt, arī satāmēt un jau sasaistīt ar layoutu, ātrāk arī radīt rasējumus. Atsevišķi ir tāds
Piemēram, BIM tools komplektiņš no Mindsight Studios, kas piedāvā ļoti labus sprauģņus, kas ļautu gan parametriskā veidā veidot objektu asamblējas, vienalga kādu projektēšanas darbību, automatizējot, pēc tam iegūstot pilnas tāmes, ko uz Excel aizsūtīt. Atsevišķi arī gan priekš koka karkasēku projektēšanas, vai SIP paneļiem. Atsevišķi sprauģi, kā skāpot, kā ļautu skaistākus tieši rasējumus radīt sasaistē ar layout vai AutoCAD. Un aizvien vairāk liekas parādās dažādi tāmēšanas sprauģi. Arī, kas ļautu gan ienest no dažādiem servisiem agregētos datus, kā kartes, kā 3D ēkas, kaut vai katru kociņu ienest iekšā, projektēt tādā pavisam sākotnējā stadijā, kad vēl jāskatās uz tā dizaina ierobežojumu būtu, jā. Sarkanās līnijas, augstuma ierobežojumu un ar tādu rīku kā moduli, tad mēs varam jau ieskicēt iespējamos dizaina variantus. Un arī, kas ir tā ceturtā dimensija, ar rīkiem kā 4D Virtual Builder var plānot būvniecības gaitu, radīt tātad tās vajadzīgās grānta schēmas, sasaistīt ar Microsoft Project. Vai kas attiecās uz pagaidu kādām konstrukcijām staražas, jā. Tās arī iespējams no dažādiem Eiropas tieši izplatītājiem iegūt sprauģņus, kas ļautu automātiski tātad noteiktās fasādēs, jā, izveidot konstrukcijas, iegūt pēc tam arī specifikāciju ar visiem elementiem. Un, kas attiecās uz tādu inženieru projektēšanu, vācu kompānijas 3Scange arī piedāvā rīks, kas ļauj jau arī gan pie ventilācijas, apkures sistēmām, tur pārējām konstrukcijām vadīt arī elements, kur tiek izmantot reāli arī produkti. Un ko var ieteikt, paviesoties arī mindsightstudios.com mājaslapā, jo tie ir pagaidām vislabākie SketchUp sprauģi izstrādātāji, kas ļauj gan, teiksim, rīkiem kā dekastīli iegūt metāla konstrukciju projektēšanas rīkus. Ir atsevišķi sprauģi, kas ļauj, piemēram, no Mindsight Studios, kas ļauj arī tādas viegli metāla konstrukcijas projektēt, rāmjus savienojums, kas jau sasaistās ar reāli ražošanas iekārtām. Vai ir to pašu Mindsight Studios piedāvāto Profile Builder? Mēs varam visdažādākajos veidos tā parametriski veidot modulīšus. Nu, tur arī citi rīki būtu pieejami, bet varbūt pārāk daudz, vai es visiem stāstītu. Un kāda ir tā ideja galvenā, ja, kad mēs nevajag meklēt vienmēr programmu, kas spēj izdarīt visu, bet no SketchUps ir tieši būvniecības jomā tāds populārs bijis tikai tāpēc, ka viņu viegli ir pielāgot, pievienot tikai sev vajadzīgos rīkus un vai pieprogrammēt klāt arī sev vajadzīgos rīkus. Šeit piemērs tieši no ķīniešiem, kas jau, cik tur bija, 600,000 kvadrātmetru milzīgas loģistikas centrs projektē, visas tādas BIM stadijas SketchUpā, vairāk kā 40 dažādas pašu radītas sprauģņus izmantojot. Un, ja ir tā vajadzība tieši, varbūt ideja, projektēšanas kādiem uzdevumiem, kā automatizēt vai procesus, var griezties noteikti arī Info ir Latvija, arī kolēģi mums Lietuvā, kas rada dažādas tādas pielāgotas risinājumus, gan SketchUpā, gan AutoCAD, Revit un citām programmām. Tādas iespējas arī ir. Un patiesībā jau drīz arī redzēsiet, tas ir
ar mākslīgā intelekta palīdzību jau krietni vienkāršāk. Jau testa režīmā strādā arī iespējas. Es runājot ar mākslīgā intelekta aģentu, uzreiz patiešo skečupā varu radīt spraudni, kaut vai vienkārši darbību veicot. Pasagot radīja spraudni, kas ar 2 podziņām pagriež modulīti noteiktā leņķī, turpu šurpu. Kādreiz tur vajadzēja mācēt Ruby programmēšanu, tagad jāmāk vienkārši runāt ar mākslīgo intelektu. Kaut kāds vienkāršāks rīks jau var arī uztaisīt. Šeit viss tas, ko gribēju pieminēt par tādu citu daļu, par vizualizāciju par ainavu. Jo tieši studio versijā iespējams ļoti skaists arī kā kādreiz varbūt tikai 3D Maxī varēja radīt realistisku vizualizācijas. Tagad mierīgi arī skečupā, bet tieši par to esošās situācijas analīzi, kur gribēju parādīt tieši tālāk arī pāris tādos paraugu projektos. Visi tādi, kur pēdējos 2 gados sanācis iesaistīties. Viens, piemēram, no 3D punkta mākoņa, kur bija nepieciešams izveidot to reliefu, piefiksēt visas būves, tātad arī robežas un kādi augi tieši atrodas šajā teritorijā. Izmantojot Scan Essentials, diezgan viegli to pamatmodulīti jau uztaisīt arī, laikam piņķirīgākais tieši tos kokus, skatoties pēc punkta mākoņa savietot, kur viņi atradīsies, bet, tādu pamata modulīti var uztaisīt, vai tālāk jau arhitekts var domāt, ko tur izdarīt, vai ne. Cits piemērs arī, pēdējā gada laikā jau, laikam, 6 vai 7 pumptraki veidoti, ne Latvijā, bet ārzemēs, pārsvarā Norvēģijā. Tad radu gan vizualizācijas modulīšiem, un kur tas tālāk nonāk. Tas radītais skeču modulīts viņu jau nevis tikai kā vizualizācijā var izmantot, bet pēc tam jau iebarot arī visām iekārtām, lai precīzi varētu visas līkumus, visas augstumus piefiksēt jau būvlaukumā. Mazāks projektiņš, patiesībā, kas varbūt lielākā daļa arī būv amatniecība, kas būtu arī namdari, kas darbotos skečupā, milzīgos mērogos jau netaisa, bet kur var pielietot skečupu lieliski arī. Viens ir situācijas uzmērīšanās, pamēģināja arī eksterjerā ar to pašu iPadu vienkārši 5 minūtēs izskrienot cauri dārziņu tādai teritorijai. Varēja piefiksēt, lai varētu saprast, kurā vietā varētu ārti tādu nojumīti novietot tieši. Lai to dizainu jau prezentētu arī, lai saprast, kā izskatīsies kaut vai vienkārši paskatoties, ja tā būtu ēka, kādā virzienā viņu novietot, lai kaut kam netraucētu, kāds būtu skats labāks vai ne. Tad ar iPadu mēs lieliski varam novietot objektus 1:1 mērogā. Ja izmanto tikai SketchUp, viewer, tur vēl nākas pabakstīt viņu lielāku, mazāku, bet ar iPad ir tā lieliskā iespēja, ka viņš tā stabili stāv, vai nu telpā vai eksterjerā, un mēs no dažādām pusēm varam apskatīt, kas tur notiek. Ja tā tad izmanto arī Sight Vision spraudni, nevis spraudni, bet aplikāciju, tad varētu arī precīzāk salīdzināt objektus, kur viņi atrodas telpā, un mainīt arī caurspīdīgumu, piemēram, tiem objektiem, nedaudz vieglāk saprast, kas tur notiek. Redzēt kādus arī BIM elementus, BIM datus uzklikšķinot uz noteiktiem elementiem. Tad iPad versijā mums tas
vizualizācijas līmenis strādā vismaz. Cits tāds aspekts, ļoti bieži mums jautā, kas ir tāds labākais rīks, lai parādītu montāžas pamācības. Ja negribās tur mācīties 3D Max, Maya, citas programmas, pagaidām, man liekas, kas vienkāršāks nav kā tajā pašā SketchUpā varam ar rīkiem kā Keyframe Animation, to pašu konstrukciju scēnām sadalīt, parādīt, kā tad viņa tiek uzbūvēta. Ja vēl zināšanas video apstrādē, tad jau atliek tikai pievienot klāt arī tekstu, mūziku, ja? un gatava skaista animācija. Viņu var arī norenderēt, ja gribās realistiskāk, bet tīri tā konstruktīvi, lai saprastu tādas montāžas pamācības viedokļu, pilnīgi pietiek man. Un par šo varbūt ar Andri vēl parunāsim, bet no tās praktiskās puses, ko gribēju parādīt arī, kas notiek ar modeļu bibliotēkām. Pieminēju, ir pieejams servis 3D Warehouse, tātad no SketchUp vides. Skatos, piemēram, Windows 3D Warehouse, kur jābūt piekļuvu miljoniem dažādu SketchUp modelīšu. Un, piemēram, ja meklēsiet arī SketchUp Latvija, atrodot profilu, varētu redzēt dažādas kolekcijas, ko veidojam, lai, gan, teiksim, varbūt vieglāk dažādi mēbeļu tirgotāji, gan arī būvu elementu tirgotāji varētu vietējā tirgu labāk izplatīt, reklamēt savus produktus. Labs piemērs arī no Brickers, piemēram, jau pieejami ir dažādas kolekcijas ar materiāliem, ar kaut vai Brickers Pro kolekcija blokiem, kurus var lejupielādēt un kā Lego kucīšiem konstrukciju jau izveidot. Papildus ir pieejams arī tās gudrās objektu bibliotēkas, jāskatās. Šeit patās pievienoja bibliotēku vienkārši būvniecība un varētu atrast gan, teiksim, kopnes, tereses, kuras var parametriski izveidot, un skatoties pie kolekcijām arī atsevišķi, gan logi, durvis, kāpnes, notekas un citi elementi. Ļoti daudz no tiem man šeit ir arī lejupielādēti, lai parādītu, kā jaunajās SketchUpā versijās mēs lieliski varam darboties. Piemēram, mums ir uz viņas atliek tikai noklikšķināt un ir iespējams redzēt Configure Live Component lodziņā, var ievadīt vajadzīgo izmēru, un viņi pamainās. Un var ļoti daudz arī citus parametrus pamainīt. Pārkari, biezums, un cik būs šie te šķērsposmi. Citiem elementiem, kā piemēram durvīm, ir iespējams viņas pat tiešo SketchUpā ar scale rīku pamainīt izmērā, un visas detaļas arī pielāgojās. Atkrīt tas, ka tādas elements no nulles ir jātaisa. Jaunajā versijā arī daudz vieglāk ir materiālus pamainīt, ko izvēloties. Es varu patiešotam live komponentam uzlikt virsū. Nav nepieciešams viņu pārveidot par parasto komponentu. Tā arī citi elementi pieejami, gan koka karkasas sienas. Mēs varam ar ļoti ērti pamainīt izmērus, norādīt, vai tur būs durvis vai loks vai nebūs. Vismaz to, ne precīzo variantu, to sākotnējo skici ļoti ātri uztaisīt konstrukcijai. Un citi elementi arī, tātad. Visi arī griezti kaut vai pieejami, kā pilnīgi pamainām.
Un šādā veidā tieši arī tiek risināts tas, lai SketchUp lietotājiem pašiem nevajadzētu instalēt 10 dažādus tos programmas papildinājumus, tātad extensionus, var vienkāršāk radīt arī savu live komponentu, kur var pielāgot visus vajadzīgos parametrus. Tas gan notiek citā programmā Trimble Creator, tādā node-based sistēmā, kur elements nepieciešams veidot, bet labā ziņa, ka vismaz kā pamati var ņemt jau gatavu SketchUp modulīti un viņā tālāk attīstīt tās vajadzīgos parametrus, ko gribās pamainīt. Tā ir tā nākotne, kā SketchUps piedāvā iespējas vieglāk tās objektu variācijas, lai nebūtu tie modeļi tur 10 miljonus, 3D warehousā, bet labāk mazāk, bet ar vairāk iespējām tieši viņas pielāgot savām vajadzībām. Tas no tā bibliotēka puses, arī pie materiāliem ir tā, ka vienkārši skatoties pie materiālus, izvēloties opciju Launch 3D Warehouse, iespējams tātad meklēt. Var izmantot SketchUp, varbūt materiālu bibliotēku kaut vai. Ground cover un uzreiz jau parādīsies. Šeit pāris 10 varianti, vai ieraksta tā vispārīgāk meklētājā kaut vai brick. Sākumā parādās modeļi, es varu meklēt atsevišķi arī materiālus. Sākumā atkal rādās 47, bet pamainot nedaudz filtrus, es uzrakšu, ka, lai meklē pilnīgi visā SketchUp 3D Warehousā, tagad jau parādās 91,000 variants ar dažādiem materiāliem. Tā ka SketchUp lieliski var izmantot kā tādu materiālu meklētāju arī. Mēs veidojam tagad bibliotēkas ar konkrētu ražotāju piedāvātajiem produktiem. Patreiz tie pēc interjeru vairāk, piemēram, no Eger labināta materiāli būtu pieejami jau. Bet arī tātad jau manījāt bija no Brickers, piemēram, pieejami elementi. Un arī aicinām citas ražotājus pievienot savus produktus, pieliksim arī SketchUp Latviju. Tas no bibliotēkām. Diezgan īsi par to Revit importēšanas funkciju. Šādi izskatītos modelīts ienesis iekšā patiešo no Revita, bet tagad pietiek izvēlēties opciju file import, un tātad SketchUps atpazīst RVT formāta failu. Jāizvēlās tikai no kura skata tieši mēs vēlamies importēt iekšā. Un, ja paskatās caur SketchUp Outliner, varētu redzēt arī visa tā projekta struktūra saglabājusies. Ja paskatās pie tagiem, arī tātad vairs nav kaut kāda nesakarīgi elementi, bet viss ir perfekti sakārtots. Var aizvietot jau materiālus pat reālistiskākiem, vai izslēgt ārā nevajadzīgos elementus. Atkrīt, kā kādreiz darbs veselu stundu vajadzēja manuāli to modeli tīrīt. No tā Scan Essentials puses, ko gribēju parādīt. Man jau ir aktīvi šeit jaunā versijas braudņiem Scan Essentials. Es varu ar importu palīdzību, Open izvēlēties uzreiz punktu mākoni. Un tas skaisti parādās patiešo SketchUpā. Var pamainīt to vizuālo noformējumu, cik lieli tie punkti būs, cik caurspīdīgi. Bet galvenais, ko gribēju parādīt, ir tās jaunās iespējas tieši automātiskā reliefa izveidē, piemēram. Šeit, piemēram, interesanta vieta būtu. Es uzzīmēšu
šeit tādu aplīti, ko sagrupēju un izmantoju opciju Create Ground Mesh. Tātad viņš būs bounded, tā kā noslēgts uz šo te pievienoto reģionu. Pamainīt detalizāciju, piemēram, 200 mm. Izvēlos Create Mesh un jau, cerams, ne pārāk ilgi gaidot, būs gatavs 3D modelīts. Tā, labi. Izveidojās, to oriģinālo es izdzēšu ārā, uz brīdi paslēpju pašu punktu mākoni, varu redzēt, kas ir sanācis. Šāds te reliefa modelīts. To varbūt nedaudz vienkāršošu ar Soften Edges. Nerādās tik daudz visas tās līnijas, nebremzētu SketchUpu. Un nākošais solis, es gribētu redzēt pašu punktu mākoni kā tekstūru virsū. Tad jaunā iespēja šeit, tātad Project Point Cloud as Texture. Neko nemainīšu, pārbaudīšu, kā izdosies. Create Texture. Griežoties mūsu tajā projicētajā modelī. Es redzu, jau būtu gatavs, šādi te sanāca tekstūra, kā tāds liels ortofoto uzprojicēts virsū tieši uz reliefa. Un kas ir lieliski, tad šādu te modelīti jau var ērti padot tālāk arhitektam, dizainerim, būvniekam, lai attīstītu. Nav vairs tas 3D punktu mākonis nepieciešams, ja? Pāris minūšu darbu mēs jau varam iegūt lielisku rezultātu. Un arī citos projektos sanāca iesaistīties līdzīgi, kur, teiksim, situācija ir punktu mākonis ieskanēts tieši jau būvlaukumā, jau momentā, kad ir radīti gan teiksim, veidņiem visas kāpnes, viss pārējais, cik taisni šķībi sanācis, tas ir uzmērīts, lai tālāk jau kompānijas, kas rada kāpnes, kas rada dažādas dekoratīvas paneļus, pēc reālās situācijas būvlaukumā skatoties varētu precīzus dizaina elementus radīt. Un tieši SketchUpā šādi te arī izveidojām gan stāva tos griezumus, arī kā notinumus, varētu redzēt, kas tur sanācis. Jaunā versija jau ir visiem pieejama, 7 dienas var izmēģināt. Un, ja ir vēlme padarboties ar punktu mākoņiem, tad meklējot tieši Scan Essentials sample files būtu iespēja līdpielādēt jau sagatavots punktu mākoņu datus, ienest iekšā patiešo SketchUpā. Pirms gada apmēram arī veidojām semināru kopā ar Geo Rīga. Gan šo semināru, gan arī par Geo Rīga varēsiet redzēt, skatoties SketchUp LV sadaļā. Tātad apmācība, video pamācības. Tur apskatījām, kā izmantot brīvi pieejas lidera punktu mākoņa datus, kas pieejami mājaslapā Geo Rīga. Vēl viena aspekta, kur var izmantot lieliski SketchUp, un tā ir sausās būves konstrukcijas visas. Tieši darbā kopā ar Andri esam piedalījušies gan konkursos studentiem profesionālajā izglītībā, gan arī radījuši dažādas bibliotēkas, lai būtu ērtāk strādāt pie tādu kompleksāku konstrukciju veidošanas. Tikā piemērs, teiksim, radījām modelīšu priekš konkursa Skills, kur studenti varēja ļoti ērti viņiem piekļūt klāt, izmantojot Trimble Connect. Un jau laicīgi saplānot visu darba gaitu. Tur bija
redzam viņiem pieejamie elementi, kā dinamiskie komponenti veidoti, kur ļoti viegli ir pamainīt, teiksim, elementu izmērus ar scale palīdzību, noņemot visas liekās iespējas. Un, jā, nu beigās šādi te modelīši tiek radīti arī. Jā, tātad paldies Kārlim Bruņiniekam, Info Erai par uzaicinājumu, un es sākšu tajā vietiņā, kur Kārlis tā kā paturpināšu viņu drusciņu par tādu, nu, kas mums ir sadzīviski ļoti dikti daudz, tad plaši un aizvien vairāk un nemitējās un neaptīk pielietot ģipša plāksnes. Un tas, ko Kārlis runāja par šo profesionālo konkursu, konkrētais uzdevums, tas bija veikts Eiropas un daļai arī pasaules čempionātā sausā būvē jauniem profesionāļiem, un ar to es gribu iedrošināt to, ka principā tas mans virsuzdevums un vēlme ir, lai būtu šis Trimble Connection, šī savienojums būtu tā kā paturpinājums ne tikai ar punktu mākons, bet ar šo punktu mākonu tikt savienots arī funkcionāli un jēgpilni arhitekts, projektētājs, dizainers ar to, kas ir objektā, to, kas izpilda šo darbu. Un ne tikai tā kā kontrolas funkcija, bet arī kā atgriezeniskā saikne, kā varētu būt labāk, kā varētu būt produktīvāk, interesantāk un jēgpilnāk. Tā kā paldies par to. Vēl es varu drusciņi piebilst arī to, ka pāris vārdos par sevi, tātad Andris Veinbergs, Jāņdēls, un man ir pieredze Salsijā būvēs, esmu Knapfā daudz strādājis un arī izstrādājis Latvijas valsts standartu par ģipša plākšņu projektēšanu un sistēmu lietošanu, kā arī daudz cits profesijas, arī profesionālo standarts, arī LBNs, akustikā 01615, es pie tā strādājos un tā tālāk. Ok, jā, un tad man tā profesionalitāte principā fokusējās uz sauso būvu un akustiku un arī dizainu. Un mans izaicinājums principā, tas, ko es jūs pašlaik redzēt, tas ir, nu, cik mēs tālu esam ļoti labi. Tad var redzēt, cik mēs tālu esam pavirzījušies. Patās arī bija Latvijas gada balva arhitektūrā. Tad man deleģēja no Būvniecības savienības arī būt nacionālajā žūrijā. Bet, protams, ir tas jautājums, cik tālu mēs esam savā, nu, tajā arhitektūras uzdevumā tālu tikuši. Un, kā to teica arī Zaiga Gaila, teica, jā, ok, mēs runājam par tādu kopumu, ne tikai viena izcila arhitekta, ne tikai Le Corbusier vai Zaha Hadid. Mums vajag, lai būtu tā vide pacelt uz augšu, ja? Tikai kaut kāds atsevišķs indivīds, atsevišķs objekts, bet, nu, lai būtu tas smaids un prieks acīs daudziem citiem. Nu, un tad tas daudzums jau ir aizvien vēl, tad jā, ko mēs varam darīt, izmantojot SketchUp. Un ne tikai te jau iezīmējām, ir attiecībā uz to mūsu ikdienu, un tad tas, ko mēs redzam, te pa kreisi ir Homo Soveticum, un pa labi ir saucamais eiro remonts ar radiatoriem, ar tādām nišām, un baigi forši, ka nav pelējums stūros, tas saucamais ģeometriskais siltuma tilts. Te jau arī pieminēju šo energoefektivitātes programmu, kas ir arī pie SketchUp piedāvājuma klāstā, tās, kā pareizi izrunās, Safēra, ja? Un gribam iet uz jauniem izaicinājumiem. Tas nozīmē, ka tiešām radīt to vidi, ka mēs esam mājās, nekur nav tik labi kā mājās. Arhitektūras gada balvu saņēma Salaspils bērndārs, bet tur arī bija privāta mājas, un arī jābūt šim te superlatīvam šai sajūtai, jā, mēs šeit varam personalizēt, jā,
un lai šī personalizācija, šis tīklojums, par ko Kārlis nu patās minēja, ka pārāk smalks paņems, viņš ilgi valkās, ja? Un mums vajag to ātrumu, to performanci, mums nevajag tādu haiku, gluži, ka tas process tur ilgi un dikti, un tad mēs skatāmies, ko tad mēs varam, kāds tad mūsu tās reālās iespējas, ņemot vērā laika formātu, tehnoloģiju formātu, mūsu tagad trūkumu darba spēka frontē, tad ko mēs drīkstam uzdrīkstēties, lai tas būtu reāli, iespējami, un šeit bez SketchUp, manuprāt, vienkārši nekā neiztikt, ja? Un te es drusciņi tā pa diagonāli pārsviešu, tad mēs runājam par proporciju, mēs runājam par gaismu, mēs runājam par klimatu, kur ir milzīgas izmaiņas cilvēku prasību līmenī, ja? No vienkārši, lai tas stūris ir bez spēlējuma, mēs runājam jau par komfortu, noteikti, ko uzreiz mēs pamanam un jūtam, tas ir sound of silence, klusuma skaņa, krāsu, vai vienmēr jābūt ir, tā ļoti pieticīgi, kautrīgi, es gribētu teikt, nekautrēsimies būt droši, nekautrēsimies būt laimīgi, virsmu un šie te rīki, kurās mēs jūtamies ilgspējīgi, mēs runājam arī par gaisa kvalitāti un, protams, arī par apkārtējo vidi, jo šis faktors aizvien vairāk no mūsu, teiksim, jo mēs tālāk ejam no padomu tās domāšanas, ka mums viss ir pārpilnība un tā tālāk, un upes un ezeras viss, tas bija kādreiz arī Rietumvācijā, Rūras basēnā, Eiropā, bet viņiem tas bija 60. gados, mums tas ir tagad šodien. Un mans produkts principā ļoti diezgan triviāli vienkārši. Es saku, ka ģipsis ir ģeniāls, un tad ir šīs te iespējas, ko tad mēs ar ģipsi varam, kas tad tur tāds nosacīti jaunais ir. Tas, ka ģipsis ir viens no vecākajiem pasaulē būvmateriāliem, tas nav nekāds noslēpums, bet kā mēs viņu varam ielikt dizainā, formā, funkcijā. Un šeit ir tehnoloģijas, es viņas lieku paralēls ar Primex, ar Jāņu Ošlei, tas nozīmē plāns, bet stiprs ģipsis, stiprināts, kalcija sulfāts, kalcijs tas ir sārmu grupas metāls, un tam ir ļoti liela nozīme attiecībā uz ugunsdrošību, klimatu, formu, stabilitāti un tā tālāk. Un šeit ir tehnoloģija, tātad viens variants ir, ka mēs ņemam vienkārši to ģipšu masu, un nevis printējot, bet pastiprinot viņu, modelējot šo recepti, mēs varam iegūst praktiski, gandrīz, kā saka, arhitekti var visu iespējamās formas ar lietu formu. Tā nebūs ģipša plāksne, jeb kā to saka, riģipš plātne, tad būtu jāsaka Ulmenlaika tehnoloģijā plātne, nevis plāksne ar T. Tas ir iespējams, ja? Un šim te vieta ir Trimble 3D Warehouse bibliotēkā. Daļa ir, bet vēl liela daļa nāks klāt. Šeit ir daži piemēri, kā mēs nometam lieko svaru attiecībā uz to, kas tam mums pacelsim, ja? Tas nozīmē, piemēram, profilu, moldingi, dažādas cakas un dzegas, ko mēs veidojam kā smagas konstrukcijas, mēs lieko svaru nometam, līdzīgi kā mums nav dubult T profils, mums ir dubult T profili, piemēram, metālsī, bet mums nav metāls, ja, kā tāds, un tas patiec uz koku un tā tālāk, un šeit ir pienākus kārt ģipsim, ka mēs saglabājam to labāko, to DNS-u, kas ir ģipsim, tā virsma, tā ir ietekme uz vidu, saucamā adsorpcija, ugunsdrošība, akustiskās īpašības, ietekmi uz telpas mitrumu, sausumu, mums vajag pH 7, mums vajag 51% relatīvo mitrumu, tad šīs te formas ļoti labi mijās, jeb līdzīgi kā pieminēja šeit Trimble, SketchUps korelē un sadarbojās ar spraudņiem un mākoņiem, tad arī šeit šī iespēja. Šeit ir viens piemērs. Otrs variants ir, ka mēs jau izmantojam ģipša plāksnes kā ekonomisko moduli, bet mēs viņas, protam, arī ar spraudņu palīdzību, tas ir kāļu darbs, daži piemēri ir, parādīšu, ja, mēs viņas varam salikt,
veidot formu, dažādas formas, un šīm formām atkal piešķiram funkciju ar to, kad kaut kas te stop sharing, kāpēc viņš? Nē. Kaut kas uzkārās, labi. Haidi var nospiest. Haidi, ok, paldies. Jā, yes. Jā, un tad iegūstam tādu performanci, par ko mēs varam vienkārši priecāties un atkal viņas grupēt un veidot formas un nepazaudējot to tēmas pavadienu par eiro remontu, cik mēs tālu esam, ko tad mēs varam atļauties un vai tas tikai būs dekors, diez vai. Un šeit ir piemēri, kā šī te zīmējuma tehnoloģija izskatās live, dzīvē. Tas nozīmē superprecīzs stūrs, superprecīzs tehnoloģijas, tas, ko bieži vien šaubās vispār tas ir iespējams, izdarāms, cik tas maksās, cik tas prasīs, ar tālāk pārstrādājot ar atbilstošām CNC mašīnām. Mēs varam iet tādu prefabricated produktu klāstā, un šeit mēs arī redzam džinsus, un jā, kaut kas tam sagāja grīslī, kaut kas bišķi, nu labi, ok. Mēs redzam džinsus, un mēs redzam džinsiem tāds īsais stāsts ir tāds, ka tas ir Jākabs Dāvis, tā ir Slokas iela, Rīga, Puišelis un Zirglietu veikals, man liekas, vēl šobaldien tur ir. Un tad ir stāsts par Ameriku, 19. gadsimts, sadarbība ar Levi Strauss, un reāli viņš šoja bikses, kurām plīst kabats, un tad sieva viņam saka, man tās bikses vajag remontēt tiem klientiem, tad viņš atcerās Zirglietu veikalu un ieliek kabatu vietās, kur viņas plīst kniedi, un pasaules džins ir dzimuši, jā, nāk palīgā vācu tirgotājs Levis, un tad nopērk to preču zīmu un viss notiek. Un es valku paralēls ar šo te it kā sīkumu, kad mums šie te stūri, te bija, Kārlis arī pieminēja profils dalās un tā tālāk, ka mums viņi atkrīt, ka mums daudz kas atkrīt ne tikai svars, bet mums nāk klāt arī izmaksas, kas atkrītot, viņas rada performanci, jā. Viņas rada šo formu, ko mēs varam iegūt, ievilkt iekšā, mēs tad viņas sistematizējam šos te paņēmienus, kā panākt ātri, efektīgi, nebaidoties, sazinoties, komunicējot caur Trimble Connect mākoni, ja nu gadījumā kas, tad tas ir ātri un tas ir ātri realizējams. Tā vairāk nav tāda, vienkārši iegriba, ja. Un, protams, ka tas viss ir saistīts ar Zero Waste Technology, ņemot vērā to, ka te 60 € par tonu, ja nemaldos, es maksāju Geitliņos kaut kāds 170 € par tonu, ja, un mēs runājam, ka par šo te izfreizēto ģipsi, kas ir ar freizēšanas tehnoloģijām sagatavots, ar Fogel sistēmām, ar AV akustikas sistēmām, kad tas tiek izmantots lauksaimniecībā, un principā tas Zero Waste ir ne tikai būvlaukumā, bet viņš arī ir, kā saka, energoefektīvā māja plus, ja? Tas ir iespējams. Nu, tad atkal runājot par Jākaba Dāvi kniedēm un eiro house, to šo eiro remontu, tad šīs lietas, iekļaujošās lietas varētu ļoti, it kā sīkums, it kā garšviela, nevis ēdiens, bet es teiktu gan garšviela, gan ēdiens, jo tikko mums šis stūrītis ir apaļš, tas ir tas, kas, piemēram, bija viens no vairāk daudzinātiem un slavenātiem objektiem bija Līvānu optiskās šķiedras rūpnīca, kas ir vadošā pasaulē, un tur ir prasība, lai, kā nelaiķis jau tagad jāsaka profesors Krastiņš, būtu teicis, tas ir kakts, tas nav stūrs, ja, tad iekšējais stūrs sauc par kaktu, un ja viņš ir iepaļš, drusciņi tāds ar līkumiņu lielāku vai mazāku, un šis jau ir stūrs ārējais, tas ir kakts, ja,
tad jau mēs iegūstam jau tādu diezgan jūtamu performance, kas rezultējās tīrībā, gaisa kvalitātē, optiskajā iespaidā, it kā sīkums, bet, manuprāt, tas ir liels lēciens. Un šī iedrošināšanās, ka mēs varam atļauties un personalizēt, praktiski viņai nav robežu, te ir tikai daži piemēri, ko mēs varam iegūt šādā veidā, sevišķi, ja mēs izmantojam kā dizaineri, kā iekštelpu dizains, kurš ir sajūgts kopā ar telpu akustiku. Jā, šeit ir tas piemērs. Nu jā, un tas ir tas stāsts, ko es gribēju principā jums pateikt. Te ir piemēri jau no tā, kas ir radīts ar SketchUp tieši ar šo diffusion pielietojumu, ko Kārlis jau pieminēja, un šeit ir tāda ābece, var teikt, jeb tādi pamat elementi, kuras uzskatu ir reāli, kuri ir nepieciešami un kuri veido šo būvfizikālo performanci. Jo tam blakus nāk arī šī telpas apdara, tas, kas arī bija Latvijas arhitektūras gada balvā, tur bija kaļķimā un tā tālāk. Mēs runājam par ļoti daudzām lietām. Mēs runājam par skaņas izolāciju, mēs runājam par telpu akustiku, mēs runājam par šo personalizācijas pakāpi, par kvalitāti. Un tas atslēgas vārds mums bija iederība, un šai iederībai arī jābūt ar to nozīmi, ka viņa tiek personalizēta, ka tas ir iespējams, un drusciņi pie viņas vajag arī pierast, līdzīgi kā Kārlis teica, šeit iemācīties runāt ar mākslīgā intelekta aģenti, tad mums vajadzētu šos jaunos elementus arī noteikti likt iekšā. Tas ir tas, kas 2 punkti nosaka taisni, mums ir aplis, mums ir leņķi, to var dabūt gatavu. Jā, un tad te vēl ir piemēri iz dzīves arī, kas ir izstrādāti sadarbībā ar InfoAir ar Kārli, tās ir stikla konstrukcijas, es vēl šodien skatījos, vēl biju šodien, un man vēl būs konfrontācijas, kur akustika pilnīgi nerīmējās un kur ir vajadzīga šī te protezēšana, akustiskā protezēšana, lai kaut ko saglābtu, lai būtu daudz maz, lai tas, kas kādreiz likās ļoti labi un skaisti, tas vairs arī kaut kādā zināmā veidā, ja tas ir eiro remonts, ka mēs redzam salīdzinoši svaigi būvētās mājas 2007, 10, 12 gads, kur skaņas izolācija praktiski ir zero, un tad, lai būtu vismaz, tad ir arī šī te protēze akustiskā, te viņa arī ir izstrādāta un nosūtām ar Trimble Connect mākoni, un uzreiz viņa kļūst saprotama. Tas X faktors pazūd, un tas ir veiksmes stāsts. Jā, te vēl dažas vizualizācijas par šo tēmu. Un te ir arī jau praktiskais pielietojums. Un viens no mūsu Made in Latvija produktiem ir skaņas kliedētājs, pielietots apmēram jau 26 objektos Latvijā. Un tas ir vitamīns C akustikā. Ar vitamīnu C mēs saprotam to, ka viņu ļoti grūti pārdozēt, jeb šo LBN 1615 ir rakstīts, praktiski visās sabiedriskajās ēkās pa ļaunu viņš nenāks, kas atšķirībā no absorbējušiem un citiem atstarojušiem elementiem, kas var veidot stāvviļņus. Tāpēc viņu sauc par vitamīnu C, un viņa cimperlīgums ir vienīgi tāds, kas nošķir telpu akustiku no būvakustikas, tas nozīmē, viņu var baudīt tāpatās kā Paganini violi, ja mums ir klusums apkārt, ja mums ir laba skaņas izolācija, un viens no sadarbības projektiem bija tieši arī pielietoja šīs tehnoloģijas, un to, ko Kārlis izdarīja, šo uzmērīšanu ar iPad SketchUp versiju, tas ir Vjačeslava Mitrohina
ierakstu studija, varam arī paviesoties, ja kādam ir vēlēšanās, un tā ideja bija tāda, nu ko tad mēs darīsim, cik tas ir grūti un dārgi. Mājā nav vietas, mājā ir troksnis, bet bija divstāvīga garāža, un tad šajā divstāvīgajā garāžā apmēram, cik tur bija stāvu platība, kā 70 kvadrātmetri, mazāk varbūt vai vairāk, plus mīnus, tika ierakstīta studija, ar ierakstu telpu, ar studijas telpu un arī tur, kur var notikt live koncerti un pasākumi. Un tas izaicinājums ir tāds, ka es domāju, ka mēs varam domāt kaut ko vairāk kā tikai vannas istaba, viesistaba, virtuve. Mēs varam runāt par mājas studijām, kurās tad satiekās dizains, akustika, un galvenais tas viss ir gana reāli, ja, vieglāk nekā mēs to varam varbūt paši iedomāties. Šeit ir vēl viens piemērs no Rīgas IT fakultātes jaunās pie Zundas kanāla, kur šie kliedētāji salikti, un tās ir tās tehnoloģijas praktiski, ko bez kompjutera programmas tas nav iespējams. Viņas var salīdzināt tā kā rentgena medicīnā. Tā, tik tālu no manas puses esmu laika pārtērējis. Paldies par uzmanību. Ja kādam ir jautājumi, paldies Kārli par uzaicinājumu vēlreiz.